Daudziem cilvēkiem ikdienas ritms ir ļoti sasteigts. Saspringts darbs, domas par nepaveikto, lielas informācijas apjoms, stress, jaunu zinību apgūšana – tas viss ilgstoši pakļauj mūsu smadzenes sasprindzinājumam. Gadiem ritot un parādoties asinsvadu slimībām, smadzeņu darbība pavājinās, kā rezultātā izjūtam. Nespējam atcerēties svarīgas lietas, grūtības koncentrēt domāt, domāšana kļūst izplūdusi, garīga aktivitāte samazinās un izsīkst, kļūstam izklaidīgi. Un tad apjaušam, ka smadzenēm nepieciešama palīdzība. Pasliktinoties asinsritē, mums vienkārši mazāk asintīnas ir smadzenēm. Un tas, kas tās nervu šūnas, viņas nespēja uzkrāt tas, kas viņiem vajadzīgs. Viņas ņem tā kā sūknīca ir, un viņas sūknē tas, kas ir. Un līdz ko ir samazinājies, tad viņām arī mazāk no kā izmanto šos resursus. Tāpēc mēs, ko sāk samazināties, vai kādu ar asinsrītes saistītas problēmas, arī kognitīvās funkcijas mums pasliktinās. Kas ir vēl viens būtisks faktors, par ko diezgan maz un reti runā, bet tas ir sakodiens. Jo sakodienu problēmas var radīt arī kognitīvās jeb izziņas problēmas. Proti, cilvēkam sāk bojāties zobi, vairs nav šis perfektais sakodiens, jo praktiski košļāšanas muskuļi ir viena no spēcīgākajiem muskuļiem mūsu organismā. Un viņa darbības rezultātā, mēs savā ziņā stimulējam savus smadzenes. Mēs sākam novecot jau kopš piedzimšanas. Mēs esam zīdaiņi, mēs jau sākam novecot. Līdz 15 gadiem mēs augam un lēnām regresējam. Tiek uzskatīts, ka ideālais IQ ir no 25 līdz 60 gadu vecumam. Tas ir visaugstākais potenciāls, kad mēs varam izmantot savas spējas. Sarežģītu grāmatu lasīšana ir viens no veidiem, kā trenēt un stimulēt smadzenes. Evelīnas Gravas grāmata Izkoptais ļaunums ir iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas ieteicamās literatūras katalogā Pērļu zvejnieks. Grāmata izmantot kā pamats Rīgas improvizācijas teātra izrādēji. Doma ir par to, ja eksistē labais un ja eksistē sliktais, tādā gadījumā kāda konfrontācija notiek starp šo labo un slikto. Uzdodot šo jautājumu, sev radās jēdziens izkoptais ļaunums. Tātad mēs izkopjam ne tikai dārzu un gaumi, bet mēs cilvēki izkopjam arī savu ļaunumu. Šī grāmata nav par ļaunumu. Šeit nav ļaunuma uzskaitījums. Šai grāmatai sinonīms ir mīlestība. Kas var stimulēt mūsu asinsrīti? Mūsu asinsrīti var stimulēt vingrinājumi dažādi, fiziski un garīgi, un, protams, arī nepieciešami ir vitamīni. Piemēram, Brain Booster ir līdzeklis, kas veicina smadzeņu darbību un uzlabo visus smadzenēs notiekošos procesus. Šādi, uzlabojot atmiņu, koncentrēšanās spējas, domāšanas produktivitāti un garīgās spējas. Brain Booster ir kombinēts vitamīnu preparāts un katrai tā sastāvdaļai ir sava īpaša un svarīga smadzeņu darbību veicinoša ietekme. Piemēram, ginko biloba ekstrakts veicina smadzeņu apasiņošanu un nodrošina skābekļu piegādi nervu un smadzeņu šūnām pietiekamā daudzumā. B grupas vitamīni uzlabo glikozes vilmaiņu, kas ir galvenais enerģijas avots smadzeņu šūnām, veicina nervu sistēmas aktivitāti un uzlabo atmiņu un koncentrēšanās spējas. Folskābe nepieciešama jaunu šūnu veidošanai, nodrošina produktīvu smadzeņu darbību, palīdz saglabāt prāta spējas vecumā.